Esiet sveicināti pirmdienas vakarā. Jūsu ekrānos raidījums Vidzemē runā. Aizdītās nedēļas nogalē Cēzu dizaina un tehnoloģiju vidusskolā norisinājās Koksnes hakatons. Šis pasākums vienkopas pulcēja kokrūpniecības pārstāvis, galvniekus, uzņēmējus, dizainerus un jomā studējošos jauniešus gan no Latvijas, gan Igaunijas, lai 48 stundu laikā izstrādātu jaunu koksnes materiālu prototipus, meklējot risinājumus kokmateriālu izmantošanai publiskajās telpās. Koksnes hakatons apvieno kokrūpniecības nozares praktiķus ar mērķi 48 stundu laikā radīt jaunu, inovatīvu, bet arī dzīvē pielietojumu produktu, izmantojot galvenokārt koksni. Arhitektu vīzija tiek apvienot ar galvnieku apdares prasmi un inženieru izstrādātajiem praktiskajiem risinājumiem. Ideja nāca klajā saprotot faktu, ka gan Dienvidigaunija, gan Ziemeļlatvija ir bagāta ar koksni. Šīs Igaunijas-Latvijas programmas mērķis ir palīdzēt kokmateriālu uzņēmumiem veidot labākus kontaktus ar līdzīgām kompānijām pāri robežām un kopā būt spēcīgākiem. Tieši šāda veida pasākumi perfekti iedarās mūsu mērķī – sapazīties vienam ar otru, veidojot grupas un strādājot kopā pie kopīga rezultāta. Pasākuma pirmajā dienā 12 ideju autori prezentēja savu potenciālo produktu ar mērķi uzrunāt nozares ekspertus, piesaistīties tieši viņu komandai un palīdzot plānošanā un praktisko darbu veikšanā. Es esmu Mākslas akadēmijas studente, es studēju 2. kursu maģistrantūrā funkcionālo dizainu. Un es piedalos hakatonu 2. reizi. Pirmā reize bija pagājušo gadu Igaunijā. Un šoreiz mana ideja ir bērnu gultiņa, kuras dizainu var veidot paši vecāki. Tas moments, ka es gaidu, piebiedrojoties komandas biedrus, ļoti interesantas sajūtas. Bišķītiņa vilšanās īpaši tajā brīdī, ka neviens nepienāk. Tiklīdz kāds pienāk, to uzreiz rodās tāds entuziasms un vēlēšana ieinteresēt un pastāstīt un prieks arī par to, ka vismaz kāds ir ieinteresējies. Pasākumā ar komandām strādāja arī mentori, kas ar savu pieredzi kokrūpniecības sfērā deva praktiskus padomus un norādīja uz nepilnībām, ja tādas saskatīja. Komandām bija iespēja izmantot 3D printeri un citas mūsdienīgas tehnoloģijas savu dizainu pilnveidošanai. Šī pasākumā vispār piedalāmies pirmo reizi. Mums skolā ir ļoti laba projektu vadītāja, kas atrada šo nišu, mums piedāvāja atbraukt. Bija tāda neziņa, kas būs, kā būs, mazliet valodas barjera, jo ir Igaunija, ir latvieši, komunicē savā starpā angļu valodā. Galinu mēs izvēlējāmies tieši tāpēc, ka mēs komunicējam arī latviski, un viņas ideja arī ļoti patika. Mums jau ir pieredze ar šādu darbiem skolā. Puiši ir līdzīgus darbus gatavojuši. Mēs, protams, neesam dizaineri, mēs esam būvgalvnieki, topošie puiši, kuri mācās. Un šī mums ļoti laba pieredze noteikti. Hakatona rezultātā tika radīti dažādi jauni inovatīvi risinājumi, sākot no levitējošiem objektiem telpas interjeru uzlabošanai līdz pat koka karkasa CNC frēzei. Es pats esmu arhitekts. Un ir tā, ka tajā profesijā jau to tomēr ļoti atbildīgi. Tā vienmēr jāizvērtē, ko tu vari darīt, ko nē. Tad šis tāds pasākums, ja tev kaut kāda traka ideja, un šis tieši pa koku, un tā tad tu vari vienkārši nākt un mēģināt viņu īstenot. Tev 48 stundas, tu vari savākt komandu, pārliecināt citus arī par to, ka taisīt tieši šo lietu. Un tad, man liekas, tā ir tāda lieliska iespēja eksperimentēt un ļoti ātri nonākt pie kaut kāda jau rezultāta. Man liekas, tas pats labākais šajā pasākumā, ka ņemt un nevis sēdēt, domāt, un tur daudz datorā, bet vienkārši ņemt un tā kā reāli taisīt ar rokām. Par uzvarētāju tika pasludināta komanda Dača, kurā bija pa 3 pārstāvjiem no Latvijas un Igaunijas. Komanda izveidoja specializētu dizainu konteinerā pārvadājumu saliekamu māju. Uzņēmējdarbībā, turisma jomā un sabiedriskajās aktivitātēs mēs esam tik stipri, ka jau spējam vērā ņemam uzņēmēju parādi, sarīkot saviem spēkiem, neaicinot talkā blakus novadus. Ar gandarījumu tā teica madonieši, atskatoties uz plaši apmeklētajām un bagātīgi pārstāvētajām uzņēmējdienām, kurās šoreiz varēja ne tikai prezentēt sevi un iegādāties ko savam priekam, bet arī piedalīties vērtīgās pavāru mākslas meistarklasēs kopā ar kulinārijas guru Svetlanu Riškovu, un par to turpinājumā.
Veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē, turismā un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Madonas novada uzņēmēju un amatnieki jau tradicionāli tiekas uzņēmēju parādē, kas vienlaikus ir lieliski iespēja iedzīvotājiem iepazīt novadā ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus. Pirmām kārtām noteikti tas ir parādīt sevi un arī iepazīties ar citiem, tāpatās nodibināt jaunus kontaktus un parādīt jaunas lietas, kas ir radušās. Apmeklētājiem noteikti tas ir ļoti svarīgi. Var jau sākt iegādāties Ziemassvētku dāvanas tomēr un uzzināt, cik daudz tomēr arī Madonā ir šo te vai nu amatnieku, vai nu firmu jauno, kas ir nodibinājušās un cik daudz un ko interesanti piedāvā. Kopumā uzņēmēju parādē piedalījās vairāk kā 60 uzņēmēju un 23 skolēnu mācību firmas, tostarp ekskluzīvu un inovatīvu koka pakaramo ražotāju Branch & Hang. Mums ir liels prieks būt šeit Madonas uzņēmēju parādē. Kopā ar tik daudziem uzņēmējiem no Madonas novada mēs piedāvājam šādus skaistus koka pakaramos, kas ir elegants mājas dekors. Šo produktu pagatavot ir diezgan sarežģīts process, ļoti darbietilpīgs. Un šādus es neesmu nekur citur redzējis pagaidām. Līdz ar ekskluzīviem drēbju pakaramajiem stendu piedāvājumu klāstā virkne inovatīvu ražojumu, kā arī jau pārbaudītas un pircēju iecienītas vērtības, un visas tapušas šeit, Madonas novada ietvaros. Pārstāvētas ļoti dažādas nozares, ir gan mājražotāji, amatnieki, lielāki pārtikas ražotāji, dažādi pakalpojumu sniedzēji. Arī Madona var labāk grantu saņēmēji, kas atrāda savu produktu un piedāvā savus jaunos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Gribu uzsvērt arī to, ka izstādē ir tikai Madonas novada uzņēmēji, jo šī izstāde ir par to, ko mēs darām Madonā. Kādreiz mums ir bijis arī pieredze, kad atbrauc sadarbības partneri no kaimiņu valstīm, bet šobrīd esam izauguši jau līdz tam, kad esam pietiekami lieli, lai rādītu tikai sevi. Šogad pirmoreiz izstādes apmeklētājiem bija iespēja piedalīties kulinārijās meistarklasēs, kuras vadīja viena no izcilākajām Latvijas pavārēm, pavāra kluba dibinātāja, TV šova Mūsdienu Latvijas garša, superšefu sezonas fināliste Svetlana Riškova. Mums pagaidām viss ir ļoti labi ar kontaktu. Jā, ir dažas meitenes, kuras bija iepriekš saistītas ar kulināriju, teiksim tā, un arī ar konditoriju. Un, jā, viss notiek, viss ir kārtībā. Un ir viens vīrietis, ne tikai meitenes. Tas bija to vērts. Man gatavot ikdienā nepatīk, tāpēc šis kaut drusciņi, bet tomēr pietuvina mani tai gribēšanai gatavot pašai. Jā. Kas tas interesantākais, tas lielākais iegūms un interesantākais procesā bija? Pilnīgi viss. Nevar izdalīt kaut ko vienu. Pirmkārt jau pieredze kā tāda. Bija labi. Meistarklases notika 2 kārtās, kurās tika gatavotas 6 rudenīgas uzkodas. Visiem interesantiem un gardēžiem bija iespēja pieteikties dalībai vai vienkārši nākt vērot, kā darbojas citi un degustēt. Mums ir brieža gaļa, mums ir rudens dārzeņi, paprika un cirbis un ciploki un tomāti un tā tālāk. Respektīvi, man liekas, gan ziemai, gan rudenim ir ļoti, ļoti aktuāli. Tad mums ir bieša maize. Mums ir 2 desertiņi, burkānu kūka ar siera krēmu un smiltsvirsķiem. Un tad mana palīgs un draudzene Līga taisā arī alus burkānu zefīrus, kas ir tāds tā kā maršmelo, tas ir tā kā putots jārza ar sirupu. Un mēs taisam 2 dzērienus, jo redzēt, nedaudz sāp kakls un vajadzētu kaut ko siltu arī padzert. Izmantot tādu iespēju bija vienkārši fantastiski, jo, lai ar tādas klases meistariem kaut ko pabaudītu un uzzinātu kaut ko jaunu, vērtīgu. Tādas visādas niansītes un knipiņas varēja uzzināt. Kāda bija tā atmosfēra? Jūs vairāk kā 2 stundas darbojāties? Tas stundas pagāja nemanot. Man liekas, visi tā tik čakli darbojās un visi tādi apmierināti un priecīgi un pozitīvi noskaņot. Es domāju, ļoti, ļoti vērtīgi visiem iegūms. Līdztekus tam visas dienas garumā arī uzņēmumu stendos notika degustācijas un prezentācijas, un ik viens izstādes apmeklētājs varēja piedalīties loterijā un laimēt uzņēmēju sarūpētās balvas. 2 Hamleti – Mārtiņš Meijers un Ivo Martinsons. Aktieri, kurus vieno ne tikai kopīga loma, bet arī aizraušanās ar fotomākslu. Ar šādu ideju Valmieras teātrī tapusi abu kopīgā fotoizstāde, kurā skatāmi vairāku gadu garumā tapušie darbi. Par fotogrāfiju aktieri saka, tas ir brīnums un veids, kā paust savu pasaules redzējumu. Kāds tas ir abiem aktieriem, skaties turpinājumā. Es gribu sākt. Es ceru, ka būs Maizītes kunga. Es ļoti ceru.
Būs vai nebūs? Es ceru. Jo man ir savējās sasmērētas, es varu nākt. Tu vari nākt ar savējām un dot. Tātad sveiki, mākslas mīļotāji. Mēs ļoti priecājamies ar Joku, ka esat ieradušies uz šīs fotogrāfiju izstādes atklāšanu. Man tiešām liels pārsteigums, ka tik kuplā pulkā ir ieradušies skatītāji. Un izstāde ir 2. stāvā, tur ir Ivo bildes un manas bildes. Un mēs pat veiksim tādu svinīgu teatrālu darbību, kā izstādes atklāšana ar lentes pārgriešanu. Šī vēl nav tā lenta. Vai ir jau tās šķēres? Ir šķēres. Pieturēties? Jā. Būs kur rokas Būs paturēt. Zelta. Un tas labākais fotogrāfiem iesācējiem ir tas, ka zem šīm bildēm nav uzrakstīti autori. Un tad viņas ir sadalītas tā pamīšas. Mēs ar Ivo diezgan ilgu laiku pavadījām sakārtojot to secību. Un, kā mums pašiem šķiet diezgan labi sanāca, gan no vienas puses var skatīties, gan no otras. Vai ne? Jā. Jā. Un tā, ka jūs paši varat minēt, kuru bildi, kurš ir bildējis. Tā kā tur ir tāds tā kā sajaukums, pat stāsts veidojās. Un mēs varbūt tās... Uz mazu brīdi mēs šai laipai tad iedodam citu elpu un citu atmosfēru. Tā. Es nogriezīšu vienu pusi, un tu nogriezīsi otru pusi. Labi. Tadadam, tadadam. Un Baņķiks paliks arhīvā. Tadadam, 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 padam. Baņķiks paliek Evitē kabinetā. Jā. Šis ir tas posms starp 2 Hamletiem, kur vecais Hamlets ir noņemts, un jaunais Hamlets vēl nav uztaisīts. Savu raugu tagad alum briedina. Paldies! Ideja par 2 Hamletu satikšanos arī ir Mārtiņa Meijera un Ivo Martinsona kopīgās izstādes pamatā. Pirms 10 gadiem Hamleta tēlā iejutās Ivo, bet šo sezonu šī lūga atkal atgriezīsies uz Valmieras teātra skatuves ar Mārtiņa galvenajā lomā. Abus vieno ne tikai Hamleta loma, bet arī aizraušanās ar fotomākslu. Mums ir liktenis savedis kopā un citu cilvēku idejas. Bet es saku viņiem paldies, jo es esmu saticis Mārtiņu uz dažām dienām tādā citādākā bilžu atlases procesā, kur mēs nekad tādā neesam tikušies. Jā, un tas ir pat vesela dramaturģija, kādā secībā tās fotogrāfijas salika sevišķi, kā viņas miedarbojas manas bildes ar Ivo bildēm. Un es pat domāju, ka diezgan labi, ka zem bildēm nav uzrakstīts, kurš ir fotografējis. Tā kā tur ir tāds stāsts veidojas pats pa sevi. Nedomājot, kurš to bildējis, bet ja par to sāk domāt, tad tur vēl interesanti meklēt tās līdzības. Jā. Jo viena lielā atlase mums tapa katram pašam mājās, pie datora, un otra jau kopā. Jā. Abu aktieru darbi gan atšķirīgi ar savu rokrakstu. Fotografējot cilvēkus, dabu un vietas, Mārtiņš Meijers savās bildēs iemūžina sajūtas un emocijas, kādas bijušas fotogrāfijas uzņemšanas brīdī. Tas ir veids, kā viņš saredz un raugās uz pasauli, jo tieši sajūtas vislabāk ļauj atminēties konkrētus mirkļus, gan nesenus, gan pirms vairākiem gadiem izdzīvotus. Aktieris nekad nebija domājis, ka viņa darbi varētu ieinteresēt arī citus, jo vienmēr fotografējis tikai sev. Man daudz interesantāk, teiksim, braucot uz ārzemēm, es labāk fotografēju to smilšaino celiņu, kas ir ar lapām nobirs, nekā to blakus esošo Efeļtorni, kas ir, kur tu visi, jo viņš man neizraisa faktiski nekādas emocijas. Bet tur kādu strūklakas ūdens atspīdumu, tas man uzreiz atgādina to karsto dienu, to smaržu un skaņas apkārt. Man nav ko teikt. Kādā ziņā? Es esmu pārsteigts. Ka jums tas vispār iekšā. Tas ir forši. Ivo Martinsona fotografijās dominē kustība, mirklis, kas it kā apstājies. Aktieris stāsta, ka kamera viņam vienmēr par rokai, jo vislabākie fotomirkļi rodoties pēkšņi. Arī šajā bildē kolēģi Ingu Apini Ivo iemužinājis slepus, slepjoties aizskatuvē. Es jau vispār esmu tāds dzīves vērotājs. Arī pa ielejot es vēroju cilvēkus. Tā kā tas vispār ir laikam aktiera darbs arī pētīt cilvēkus, cilvēka dabu. Un tāpēc arī bieži vien tā kamera ir tā. Un visforšākās bildes sanāk, ka cilvēks nezina, ka viņi fočē.
Mārtiņa Meijera un Ivo Martinsona fotoizstāde būs skatām līdz Hamleta pirmizrādē, kas Valmieras teātrī plānota aprīlī. Mārtiņa, paldies! Paldies, jā! Paldies, es tev šodien neesmu roku paspiecis un apsveicis tevi, jā! Dziesmu virpulis ir jauno izpildītāju konkurss, kas Valmierā notika jau 3. reizi. Un šogad pulcē līdz šim viskuplāko dalībnieku skaitu – ap 600 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Konkursa rīkotājs stāsta, ka šis ir viens no retajiem šāda veida pasākumiem, kas tiek rīkots reģionos. Vidzemē vienīgais, tāpēc arī atsaucība ir tik liela. No pavisam maziem ķipariem, kas spēr savus pirmos soļus mūzikā līdz jau pieredzējušiem jauniešiem, solisti, dueti un popgrupas sestdien kāp uz Valmieras kultūras centra skatuves, lai rādītu savu sniegumu žūrijai. Konkursa rīkotāja vokālās studijas Smaidiņa vadītāja vērtē, ka Valmieras muzikālie bērni un jaunieši sev veiksmīgi pierāda arī citviet Latvijā. Šeit radītas augstvērtīgas dziedāšanas tradīcijas, kas nāk par labu arī konkursantu piesaistei. Esmu arī gandarīta, kad arī Valmieras vārds tiek nests uz lielajām skatuvēm visā Latvijā. Un, kad redz kolēģi jau atpazīst manu vārdu, rēķinās ar studijas sniegumu. Un tas arī ir rādītājs, ka uz Valmieru ir jābrauc, jo te ir labi pedagogi. Būs arī kaut līmenis labs un līdz ar to būs tā konkurence. Jā. Un tiešām patiesi prieks, ka šogad ir tādi, negribu teikt grandi, bet grupas, kas ir Rīgas grupas, kas varbūt mums liekas ir augstāk pakāpieni, nedaudz augstāk pakāpieni par mazpilsētu grupām, bet mēs neesam sliktāki. Braucot uz lielajām skatuvēm, mēs cīnamies vienos vārtos, tā kā tikai jāstrādā. Vokālai pedagogi stāsta, ka tieši šādas uzstāšanās palīdz gūt vislielāko pieredzi, saprast savas stiprās puses un to, pie kā vēl jāpiestrādā. Katra uzstāšanās dod savu pieredzi un arī tomēr atver to bērnu. Jā, tas ir vajadzīgs, uzstāties vajag. Tas vai vajag vienmēr vietas iegūt, tas varbūt, protams, gribās, bet ir tā kā ir, bet kurā gadījumā jebkura pieredze tā ir ļoti svētīga, katra uzstāšanās. Viņi mācās pārvarēt stresu. Jā, tas arī ir, jā. Skolotājs arī. Mācās savākties atbildīgos brīžos. Jā. Savs mērķis un savu mērķtiecību tajā ir. Jo viņš jau zina, ko viņš grib, tomēr jau visi grib uzvarēt, vai ne? Un visi iet uz to mērķi, lai būtu labāki. Es varbūt gribu izmantot brīdi pateikt vecākiem ļoti lielu paldies, jo tiešām tikai pateicoties vecākiem, mēs varam šādi ar šādiem bērniem strādāt, viņi mums uztic, jo viņi zina, kas zem tā apakšā slēpjas. Dziesmu virpulī konkursanti iegūst nevien pirmās 3 godāgotās vietas, bet vērtēšana notiek pēc pakāpju sistēmas. Katrs bērns, katrs pedagogs grib redzēt to līmeni, kurā kurā kolektīvs atrodas. Jo bija daudz konkursu tādu, kur bija 1., 2., 3. vieta, un tad tā īsti pat tāda tukšuma sajūta paliek, ka tu nesaproti, cik labi tu tiec novērtēts. Un tagad ir liels prieks, ka jau diezgan daudz konkursu pāriet uz pakāpju sistēmu, un tad es redzu, man ir 8,5, tātad es esmu augšgalā, jā, ar saviem audzēkņiem. Vai man tur ir, paldies Dievam, tā nav bijis, tur 6 vai kā, tad man ir cītīgāk jāpastrādā, lai man bērni nākošais būtu ar augstākiem punktiem. Un tas ir rādītājs arī manam darbam. Uzstāšanos šogad vērtēja vokālā pedagoģa Liena Zvirbula, dziedātājs Mārtiņš Ruskis, dziedātāja Agnes Rakovska, aktieris Kārlis Nēmans, operas solists Juris Visbulis. Sagaidot rezultātus, konkursanti sprieda, ka žūrija šoreiz diezgan kritiska un barga, tomēr dot arī labi ieteikumu turpmākajam darbam. Gan par vokālo sniegumu, gan, piemēram, kustību iestudēšanu. Tā ir vecā padomju skola, kur galvenais, lai smuki izskatās. Tad ir rociņi paceļam tā. Protams, jo alternatīva kāda, ja mēs stāvam arī vienkārši, vispār nekustamies arī. Tas ir arī, teiksim, kaut kāda kustība. Tad, cik katrs kaut ko saprot, liek klāt to kustību. Bet, ja tā, tad es rekomendētu ieteikt no savas puses tiešām padomāt kustību, kas ir. Es Jurim teicu, ja ir pagrieziens, piemēram, kaut vai parāda savus matus, cik man skaisti mati, un tā jau būs konkrēti pilna darbība. Un tas būs tieši tas pats pagrieziens, bet viņiem būs ar jēgu. Jo, ja es vienkārši stāvu, pagriežos, man sagriežās galva, beigās un rezultātā nekāda
ne man prieks, ne dziedātājiem prieks. Manuprāt, pedagogiem vajag vairāk sekot līdzi jaunām tendencēm, kas ir mūzikā, jo tas laiks, kas bija varbūt mana laika mūzika, viņš ir tā kā mana laika mūzika, bet ir jāpasako līdzi arī jaunietim, kas ir viņa laika mūzika un kuru viņš tikai iepazīst, kuru viņš mīl. Vēl ļoti jāpasako līdzi tonalitātēm, lai viņas ir pareizas, lai viņas nav pa zemu, lai bērni var vairāk parādīt spožāk tīri to vokālo skanējumu. Varbūt ir nepieciešams arī kaut kāds laika limits tomēr, jo dažreiz ir tā, ka tā dziesma, ka iespējams tam cilvēkam, es skatos, gribās, lai tā dziesma skan ilgāk, bet patiesībā varbūt, ka mums nevajag. Jā, tāda ieteikuma organizatoriem, vai ne? Jā, ļoti bieži. Šeit es saprotu, ka ir tāds neliels limits, bet ļoti bieži ir tas, ka ja tu zini, ka tā dziesma ilgs 5 minūtes, bet tu jau esi viss dzirdējis 30 sekundēs, tad ir tāds, tad sākās tas žūrijas, tā mokošākā daļa, kaut ko mēģināt vēlreiz saklausīt no jauna, bet, forši ir, ja tas izdodas. Bet, ja ir oriģināls priekšnesums, tad jau, lai viņš skan arī 10 minūtes. Jā, tad tas 5-10 arī paskries, jā. Viss ir no konkursantiem, kā kurā brītiņā varbūt viņiem citam ir labāk dienas, citam sliktāk. To nekad nevar zināt. Viens vienā konkursā uzvar, citā viņš vēl ir pēdējais. Jau dziesmu virpulis Valmierā kļūst par tradicionālu konkursu, un šī gada kuplais dalībnieku skaits liecina, iesāktais jāturpina arī turpmākajos gados. Paldies, ka skatījāties, lai veiksmīgi jaunā darba nedēļa, un tiksimies jau rītvakar. Liesmālāsiet Masalcā atceras kolhoza laikus un godina sakoptākās sētas. 2018. gads Valmierai un 3 satelītiem cēsīs dzimst interesantas lietas no koka. Dāvanas miskastei, Valmieras dzīvnieku patversmē nonāca suns, kas atrasts pieklīdes Valmieras Valkas ceļa 2. kilometrā. Ja atpazīstat savu pazudušo četrkājāno draugu, dodieties tam pakaļ uz dzīvnieku patversme, iepriekš piezvanot pa tālruņiem 642 32093 vai 292 30307. Naktī mākoņu daudzums palielināsies un vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, sniegs un slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies neliels aplidojums, vietām arī migla. Gaisa temperatūra naktī no -1 līdz -3 grādiem. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi sniks. Gaisa temperatūra no -3 līdz 0 grādiem. Putīs rietumu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 4 metri sekundē.